Dārgie televīzijas skatītāji, mēs esam noķēruši arī meitenes, kuras tad piedalīsies šajā te orķestra konkursā. Sakiet, no kādas skolas jūs esat? No kādas skolas? Mums nav skola, mums ir BJC bērnu jauniešu centra grupa. Jūs esat no Talsiem atbraukušas? Jā. Un kā jūs domājat atzīmēt 4. māja svētkus? Kādu notikumu. Kā jums vispār, jūs tā katru gadu piedalāties šitādos te dažādos konkursos? Saprotu, ka šis te ir fināls, vai ne? Tā jūs pirmo reizi esat finālā, vai tomēr jau vairākas reizes? Vairāk. Pirmā? Jā. Jā. Kas jums tie pa tērpiem? Jums ir kāds kāda īpaša tā forma? Jūs esat kāds īpašs tēls vai kā? Es nezinu, man liekas, ka nē. Bet jūs tāds diezgan košus un pamanāmas esat. Un ko jūs šodien spēlēsiet šeit? Vai jūs esat tā radīsiet vizuālo baudu? Mēs esam dejotājs. Jā. Un kā jums vispār ar orķestri tā viegli kopā ir? Jūs tā labi saprotaties? Nu jā. Jā. Kā jums, meitenes? Reku, man ir vēl divas Džudītes, protams, atnākušas vēl. Un tad kā ar jums, jūs ar tiem karodziņiem, jūs man varbūt kaut ko varat nodemonstrēt? Nu, bišķiņ, mazliet. Jā. Jā? Nu, tad parādiet mums kaut ko. Ļoti skaista meitenes, ļoti skaista. Kā jums vispār nesalst? Šodien jau nav tāds baigas siltais, ne? Ir augsts, nu bišķīt salst. Bišķīt, jā? Jā. Bet kā jums vispār tagad izstāsta, jūs konkurentus noteikti arī vērojat? Kā jums šķiet, kā jums ies? Labi. Labi. Un tad es turēšu par jums īkšķus, meitenes, jā? Jā. Labi, ejiet vien gatavoties. Lūk, redzējām, mazās meitenes arī ir gatavas par spīti laikapstākļiem, protams, iepriecināt publiku ar saviem defilē dejojumiem kopā ar arī orķestri. Un viņi ir atbraukuši pat no pašiem Talsiem. Redzam, ka šeit ir vēl nāk orķestri viens pēc otra. Un tad mēģināsim noskaidrot, no kurienes tad vēl viņi ir atbraukuši. Labdien!